Stabilitāte. Kāds ir stabilitāte? Pirmkārt, viņš ir lēnāks, klusāks, mierīgāks. Uzreiz atšķirība. D un I var uzreiz pamanīt. S viņš ir lēnāks, klusāks, mierīgāks, atbalstošs, smaidīgs, pozitīvs, strādīgs, atsaucīgs, lojāls, ārkārtīgi lojāls. Kā es smējos, uzņēmums var beigt eksistēt, viņš vēl ar vienu iet uz to darbu, jo viņš ļoti grib, lai viss ir droši un kārtīgi, un tāpēc viņš labprāt dara visu to, kā viņš vienmēr ir darījis. Jūs atpazīsiet pēc teksta, kāpēc kaut ko mainīt, ja tas 10 gadus ir strādājis, nevajag to mainīt. Viņš vairās un izvairās no pārmaiņām. Viņam reizēm grūti pieņemt lēmumus, bet tas, kas ir jau jāpiezīmē, zinot, ko daži pie sevis domā, skatieties situācijās, kad es pārzinu to darbu, lietu. Tur nav problēma, viņš pieņem lēmumus un dara. Bet līdz ko tur ir kaut kāda jauna komponente, jauna informācija, jauna situācija, neliels pagrieziens citādāk, tā viņam ir grūti pieņemt visādus lēmumus. Viņš ļoti labi jūtās tur, kur ir jau, tādas jau zināmas lietas, dara, pieņem, varbūt pat direktīvs un uzstājīgs, bet līdz ko ir kaut neliela jauna lieta ir grūti. Maz izsaka savu viedokli, kā minimums pirmais, tad viņam ir pats neizsaka viedokli, viņam ir jāpajautā. Bet strādīgs cilvēks. Šis ir tas, kuram noteikti uztic lietas un var uzticēt, viņš arī izdara. Vienīgi tas, ko lūdzu nedariet, pirmais ieteikums, tas, ko lūdzu nedariet, nedodiet cilvēkam darbu un nesakiet, šis ir ļoti svarīgi. Jūs drīzāk viņu nokausiet ar to, jo viņš uzreiz sāks pārdzīvot, tas ir viņam milzīgs spiediens. Jo cilvēkiem nav nesvarīgu darbu. Tas D cilvēki dala darbus svarīgs, nesvarīgs. Es cilvēku darbus nedala svarīgs, nesvarīgs. Jebkas, pat uztaisīt kafiju ar lielāko maksimālo atbildību, kas viņam ir. Tā kā šie teksti, ka mēs gribās viņu paskubināt vai pateikt, lai viņš tiešām tur uzmanīgi, viņš visu dara uzmanīgi. Nē, nedariet, nesakiet to, šis ir super svarīgi. Šis ir darbs, kas jāizdara, es to paļaujos, šis komandas spēlētājs. Komandas spēlētāji, viņi ļoti labi jūtās komandā kopā darot, kopīgi darot. Ārkārtīgi jauki, forši, strādīgi cilvēki, mierīgi, klusi un, kas galvenais, mierīgais, klusais un galvenais, ko es vienmēr saku, smaidīgs.